Manās rokās ir manas grāmatas. Pēdējā grāmata sevis apzināšanās māksla. Grāmata psihosomatika. Man patīk ne tikai tas, kāds ir tajās iekšā saturs, bet arī tas, kā tās izskatās. Šī zilā krāsa, jūras krāsa, debesu krāsa, visuma krāsa, ja to var nosaukt par dziedinošu krāsu. Parasti es jums piedāvāju uzdot kādu jautājumu, un tad es atveru kādu no manām grāmatas lapusēm un izlasu to, kas jau tur pirmais iekrīt. Bet šodien es izdarīšu tā. Šodien es jums nepiedāvāšu uzdot nekādu jautājumu. Šodien es uz dullo atvēršu kādu lapusi, izlasīšu, kas tur būs, un tev vajadzēs uzrakstīt vai padomāt, kā tas ir par tevi, kāds tajā lasītajā tev ir vēstījums, kāda atbilde, kāds vēstījums, vai kā tas ir par tevi, vai kā tev tas liks justies. Ok, varu vaļā. Kad izlasīsiet tekstu, tādā formātā jums ir jāizveido sava jaunā pārliecību sistēma. Jums ir jāizvēlās tikai tas, kas rezonē un aizķer. Paņemiet tikai to un izveidojiet tādu tekstu, ko lietosiet kā vingrinājumu savam prātam. 2 reizes dienā, no rīta un vakarā. Pēc tam tādas pārliecības būs par tagadni un nākotni, sāpēm un labsajūtu. Kāds ir šī uzdevuma mērķis? Tas izmainīs jūsu dzīvi. Jaunā pārliecības sistēma maina mūsu domas, rīcību un gala iznākumā sniedz mums arī citu rezultātu. Mums ir jāpieradina prāts, lai tas domātu dabiskā veidā. Mums ir jāizveido pareiza attieksme gan pret pagātni, tagadni, nākotni, gan pret sāpēm un labsajūtu. Ar laiku jūs atlaidīsiet destruktīvās pārliecības. Kā to izdarīt? Soli pa solim jūs mainīsiet visu veco pārliecību sistēmu. Maksimāli pietuvināsiet tuvāk dabīgām pārliecībām. Pieradināsiet savu prātu domāt jaunā veidā ar daudzkārtēju atkārtošanu. Mācīsieties saprast, ka realitāte nav tā, ko jūs izdomājat, bet tā, kas jūs patiesībā esat. Ir daudz vieglāk pieņemt realitāti tādu, kāda tā ir. Par ko jums šis teksts? Tas ir šajā grāmatā sevis apzināšanās māksla, kurā ir daudz teksti, kuri palīdz mainīt šo pārliecību sistēmu. Šie teksti ir sastādīti pagātnei, tagadnei, nākotnei, sāpēm un labsajūtām, jo mūsu dzīve ir atkarīga no tām pārliecībām, ar kurām mēs dzīvojam, no tām pārliecībām, caur kurām mēs redzam dzīvi, caur kurām mēs veidojam savu dzīvi, savas attiecības ar citiem cilvēkiem, caur kurām mēs kaut ko daram vai nedaram, caur kuras mums dod enerģiju vai tieši pretēji atņem to. To visu jūs varat iemācīties no šīs grāmatas sevis apzināšanās māksla. Iesaku iegādāties.